Jēkabpils pilsētas svētkos šogad plaša pasākumu programma ir arī sporta entuziastiem. Viens sportisks pasākums norisinājies pie Radžu ūdenskrātuves, kur iedzīvotāji pulcējās, lai dāvātu savai pilsētai veselības kilometrus. Katrs varēja izvēlēties īsāku vai garāku distanci, kā arī sev piemērotāko veidu, kā šo distanci mērot. Katra dalībnieka veiktie kilometri tiks skaitīti kopā, lai dāvātu pilsētai svētkos Jēkabpils veselības kilometrus. Daudz bija gan skrējēju, gan riteņbraucēju, netrūka arī nūjotāju. Sen jau aizraujoties ar nūjošanu? Nepārāk sen atklāju to šogad un esmu par to ļoti priecīga. Ko tas dod? Pirmkārt jau izkustina visas locītavas, kuras ir iesēdējušās un ierosējušas nedaudz. Un, protams, arī dzīvesprieku un tādu citādāku nedaudz skatu un atbrīvot no visām liekajām emocijām, kas pa dienu ir uzkrājušās. Tas ļoti līdzinās parastai pastaigai, vai tas atšķiras kaut kādā veidā no parastas pastaigas bez nūjām? Jā, no sākuma tas tā izskatās, bet es iesaku visiem pamēģināt, un tad var sajust, ar ko tā atšķirās no parastas pastaigas. Kā jūs vispār vērtējat šādu pasākumu? Ļoti labi. Tas ir veselībai ļoti labi atbalsta, jo visi brauc. 50 braucēji ir riteņu braukšanā. Jā, vidēji jau gadā daudz. Jā. Tad sportiska Jēkabpils? Jā, Jēkabpils ir bijusi jebkurā gadījumā sportiska. Jebkurā gadījumā. Te ir slavenas tradīcijas, sākot ar tehniskiem sporta veidiem, kurus es kādreiz arī vadīju, teiksim, motokrosi, autokrosi un nerunājot ar orientēšanos, kas mums ir liela popularitāte. Un visi pārējie sporta veidi un ļoti patīkam, ka arī no mūsu jēkabpiliešiem ir daudz aizgājuši arī pasaules līmenī, un šodien priecājamies par Eņa Nitiša startiem pasaulē. Ļoti patīkami, tātad tas arī iedvesmo, ka ir jākustas. Fiziskās aktivitātes Jēkabpilī ir cieņā. To apliecina arī pasākuma laikā veikto kilometru skaits. Kopumā 103 velobraucēji, skrējēji un nūjotāji pilsētai dāvājuši 1190 kilometrus. Pārstāvēti bija arī tie sporta veidi, kas cilvēka fiziskās sagatavotības pakāpi nemēra kilometros. Aktīvi darbojās galda hokejisti, volejbolisti, spīdmintonisti, kā arī sporta turisma pārstāvji. Sporta turismā es piedalos tikai 2. gadu, bet pa 2 gadiem daudz kas ir iemācījos no turismā. Piedalījies arī esmu daudzās sacensībās. Sasniegumi ir kā ir bijuši 3. vietas, 2. vietas, ir arī bijušas vinnētas turismā. Tā. Kas aizrauj šajā sporta jomā, sporta nozarē? Adrenalīnu var dabūt kāpjot pa kokiem, pa visādām augstienēm. Mēs arī kāplējam pa kliņķu sienām. Tur visvairāk var dabūt adrenalīnu kāpjot. Ir bijušas tādas arī traumas, ir bijušas nedaudz. Ir bijuši kritieni, bet tas jau ir vairāk bijis neuzmanības pēc un tā. Izturību noteikti arī stiprina? Jā, īpaši uz rokām jākāpot pa šitādiem te kokiem. Visvairāk jau uz rokām ir izturība. Pasākuma plašā apmeklētība liecina, ka Jēkabpils kļūst arvien sportiskāka, un tas priecē, jo bez kustības nav dzīvības. Sandra Paigļkalne, Vladimirs Boltens, Vidusdaugavas televīzija.